Sveiki! Šodien mums tēma pārdomām informācija un mākslīgais intelekts, vai tie var būt kā ierocis pret to, ko autori sauc par ļaunumu. Īpaši jau Ukrainas kara kontekstā. Skatīsimies Daņa Zepa prezentācijas materiāls, informācija tātad mākslīgais intelekts pret ļaunumu. Mēģināsim saprast, kas tur ir tie galvenie argumenti un ko tas viss varētu nozīmēt. Tā, ķeramies klāt. Jā, sveiki. Tā pamatideja tur ir diezgan, drosmīga. Tiek izteikta doma, ka spēja uztvert un apstrādāt sarežģītu informāciju, tā varētu būt kaut kā saistīta ar morālo stāju. Principā, jo vairāk saproti, jo grūtāk tevi apmuļķot ar, prastu propagandu. Un te paliek interesanti. Avots min piemērus, tiešām pārsteidzošus, kvantu lauku teorija, bībele, kaut kāda permutāciju grupu matemātika. Un pat Pero pasaka runcis zābakos. Tas viss kā spēja saprast kompleksu informāciju, un it kā tas darbojas kā, tāds kognitīvais detektors morālei. Arguments ir tāds, jo sarežģītāku info tu vai MI spēja apstrādāt, jo mazāka iespēja nostāties ļaunuma pusē. Un ļaunums te definēts kā agresija, propaganda bez loģikas. Tieši tā. Un šo pašu principu viņi attiecina uz mākslīgo intelektu. Īpaši uz tiem lielajiem valodu modeļiem, LLM. Tiek izvirzīta doma, ka MI, kas balstās uz loģiku, uz datiem, tam it kā pēc definīcijas vajadzētu būt pret šo te ļaunumu, jo, kā jau teicu, tā argumentācija bieži ir, neloģiska. Un tas esot redzams Krievijas agresijā Ukrainā. Avots arī ieskicē, kā MI varētu palīdzēt, piemēram, atmaskot dezinformāciju, vai ne? Atklāt propagandas schēmas, palīdzēt dokumentēt kara noziegumus kā Bučā, stiprināt to globālo solidaritāti ar Ukrainu un pat analizēt slēptos darījumus vai, rietumu vilcināšanos. Jā, tur parādās arī ļoti ass formulējums Raša delenda est. Tas nāk no senās Romas par Kartāgu. Kā avots to paskaidro, jo tas skan, diezgan radikāli. Jā, tas ir spēcīgi teikts, bet avotos uzsver, tas nav aicinājums uz ģenocīdu, uz tautas iznīcināšanu. Tas ir domāts vairāk kā aicinājums demontēt esošo Krievijas valsts struktūru, to imperiālo militarizēto sistēmu, veikt, demilitarizāciju, depropagandizāciju. Arguments ir, ka tikai tādas fundamentālas izmaiņas var novērst nākamos draudus, arī to kodolšantāžu. Un par šantāžu arī ir doma, ka jādemonstrē spēks, nevis bailes, ka tas varētu būt blefs, un, protams, jāturpina stiprināt Ukrainu. Un kā ar rietumu kritiku, materiālos diezgan skarbi vārdi veltīti. Eiropa esot guloša, plēsonīga, sadalīta, neizlēmīga, muļķīga. Savukārt ASV atklāti plēsonīga, naidīga, alkatīga, muļķīga un Krievijai izdabājoša. Tiek analizēta arī Krievijas sarunu nosacījumi, avots to sauc par zaudētāja ultimātu. Tieši tā. Tā kritika ir jo tieša, prasības Ukrainai atteikties no NATO, atzīt aneksijas, denacificēties. Tas viss tiek raksturots kā ultimāts, un paralēli tam visam ir arī tāda filosofiskāka dimensija. Jautājums, kas bija pirmais? Informācija vai intelekts? Avots velk paralēlis ar Jāņa evaņģēliju, iesākumā bija vārds, un šeit vārds tiek interpretēts kā informācija, un Dievs kā intelekts, abi kopā jau iesākumā. Tas tā liek aizdomāties par mī un cilvēku intelekta saikni šajā cīņā pret to ļaunumu. Bet labi, tas viss izklausās pēc spēcīga instrumenta. Bet kādi ir riski, ja mī var analizēt informāciju cīņai pret ļaunumu? Vai to nevar tikpat labi izmantot, lai tieši otrādi mobilizētu atbalstu ļaunumam? Kā lai to atšķir? Jā, tas ir ļoti būtisks jautājums, un avots to arī piemin. Ir vajadzīgi ļoti skaidri morāls kritēriji. Ir jāanalizē avoti, saturs un obligāti vajadzīga cilvēku uzraudzība, caurspīdīgums visā procesā, lai MI neizmantotu, ļaunprātīgi, politiski, piemēram, represijām. MI drīkst tikai signalizēt par riskiem, par kaut kādām dīvainībām, bet tas lēmums par vainu, par patiesību, tam jāpaliek cilvēka ziņā, tas svarīgi. Skaidrs, tātad, ja mēģinam apkopot šo visu no Daņa Zepa materiāliem, informāciju un mītu krādīt kā, potenciāli ļoti spēcīgi rīki, patiesības aizstāvībai, cīņai pret agresiju.
Ukrainas karš kā galvenais piemērs, bet vienlaikus tas viss izgaismo nopietnas ētiskas dilemmas un izaicinājums ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Tieši tā. Un varbūt noslēgumā tāds, provokatīvs jautājums tālākām pārdomām, kas arī izriet no šī visa. Ja MI spēja apstrādāt milzīgu nesalīdzināmu informācijas apjomu, atcerēties visu un teorētiski darboties bez cilvēciskām vājībām, alkatības, baiļu, vai tas nākotnē varētu kļūt ne tikai par instrumentu mums rokās, bet par tādu kā patiesības un varbūt pat cilvēcisko vērtību sargātāju, it īpaši laikmetā, kurā ir tik daudz konfliktu, tik daudz manipulācijas, par to ir vērts padomāt.